oriģināla prozā. 3 labi interesanti stāsti. Viens ir Andra Zēbotas stāsts, ir Valda Felsberga pastāsts, bet kā tādu jaunu balsi es gribētu izcelt tiešām arī debitantu Lauri Vanagu. Viņam šos ir iznāca grāmata Belašs, jeb vilcienā lasāmā grāmata. Un man liekas, ka viņa prozē piemīt tāda lieliska ironija un dinamisms. Ir žurnāla sadaļā Refleksija, ir veltīts izcilai latviešu dzelniecei Velgai Krilei, un tam, kādā veidā notika šīs personības dzīve padomju laikā. Ingas Barovska publikācija, kurai ir vērts pievērst uzmanību gan tad, ja jūs interesējaties par vēsturi, gan tad, ja jūs interesējaties par latviešu literatūru. Šogad, kad mēs svinām 100 gadus kopš strēlnieku izveidošanas, atspoguļo tādus mazāk zināmus aspektus, nianses, kādas strēlnieku tapšanā, gan parādot vēsturisko kontekstu kopumā, bez kura tāda pilnvērtīga strēlnieku fenomena izpratne nav iespējama, un arī atainot to strēlnieku vienību formēšanās gaitu. Katis Ketu izprozas grāmatas Pīplaukts, publikācija žurnālā Domuzīme, ir iespēja atkal tikties ar Latvijas literatūras gada balvas laureāts, daudziem prātā palikušās grāmatas vecmāte autori. Padomju totalitārā režīma mantojums Latvijā, čekas maisi, sensitīvi dati, sabiedrības vairākuma viedoklis, arhīvu jautājums, un ko mums būs no tā mācīties. Gandrīz vai sirreālisma, jaunās dzejnietes Intīs Kampānas dzejā, līdz pat apskaužamai harmonijai un dzīves gudrībai. Šobrīd es teiktu tomēr vienā no mūsu spēcīgākajām dzejniecēm Rutā Štelmacherē un viņas dzejas kopā Māte, tās ir debesis. Latvijas literatūrā būs liels notikums, nāks klajā Noras Ikstenes jaunais romāns Mātes piens, 20. gadsimta vēsturisko romānu sērijā. Un es domāju, ka katram šī romāna lasītājam es noteikti ieteiktu sākt ar šo interviju, jo tas dos citu perspektīvu un citu skatu uz šo Noras, manuprāt, lielisko tekstu.